40% tik liels ir tas iedzīvotāju skaits, kas aktīvi apmeklē bibliotēkas. Cits reizi gadā, cits reizi dienā. Taču arvien vairāk un vairāk ir to, kur uzskata, ka bibliotēkām ir liela nozīme sabiedrībā. Šobrīd tā domā 90% no bibliotēka apmeklētājiem. Vairāk nekā 2/3 apmeklētāju uzskata, ka bibliotēkas ir kļuvušas par vietējās kopienas centru. Citreiz, teiksim, tā biblioteka, tas sajietinājums tiek uztverts arī, ne gluži kā biblioteka varbūt pat, jā, bet, kā kaut kas tāds, es pat nemāku pateikt. Visas dzīves centrs. Ne internets pats par sevi, ne grāmatas, bet tas viss kopā, gudri pārvaldīts, padara bibliotēku par iespēju centru. Tāda bibliotēka uzlabo pieeju darba tirgumu, valsts un pašvaldību e-pakalpojumiem, informācijai par veselību un ārstēšanās iespējām. Puse no bibliotēkas apmeklētājiem uzskata, ka piekļuve bibliotēkas bezmaksas internetam ir uzlabojusi uzņēmējdarbības iespējas vietā, kur viņi dzīvo. Te ir viss kopā, mēs nevaram tik dikti nodalīt. Pilsētā, jā, varbūt tiešām pilsētā var nodalīt biblioteku un sociālais un vēl kaut ko. Mums iet kopā. Te pieņem gan sociālais darbinieks, gan atbrauc ģimenes ārsts pie cilvēkiem satikties, gan, tas pats frizieris parādās, jā, un kultūras pasākumu mazāk izmēri notiekās, un viss dzīve klusā. Bezmaksas internets bibliotēkā tas ir ieguvums pašvaldībai. Tā uzskata katrs otrais lietotājs. Tas ļauj cilvēkiem aktīvāk iesaistīties pašvaldības dzīvē un risināt problēmas, ietaupa gan laiku, gan naudu. Tādēļ bibliotēkas ar bezmaksas internetu palielina vietējās kopienas labklājību. Sajūta tāda, ka cilvēki ir pamodušies, ka viņiem ir atkal kaut kas tāds, kas ir tikai viņiem. Viņi lepojās ar to, ka viņiem, man pat gribētos teikt, ka viņi tāda tā kā, varbūt reizēm arī izrādās ar to sajietinām. Lepoties ar bibliotēku, ne tikai ar skaistu ēku, bet ar tās darbu. Tā ir iedzīvotāju pateicība par bibliotekāru rūpēm. To novērtē arī pašvaldību vadītāji. Viņi atzīst, ka bibliotēka samazina bezdarbu, uzlabo dzīves apstākļus, uzlabo drošību apkārtnē, veicina lasīt prasmi un mācīšanos, izglīto un nodarbina sociāli atstumtos vai novārtā pamestos cilvēkus. Un bibliotēka ir vērtīga vieta, kur cilvēkiem satikties un būt kopā.